Dokuments numur 17. 7 augstāko garu grupas. 7 augstāko garu grupas ir lielā visuma 7 segmentos sadalītās pārvaldes vispārējie koordinējošie direktori. Lai gan visas tiek pieskaitītas bezgalīgā gara funkcionālajai saimei, sekojošās 3 grupas parasti tiek klasificētas kā paradīzes trīsvienības bērni. 1. 7 meistara gari. 2. 7 augstākie izpildītāji. 3. Atspoguļojošie gari. Atlikušās 4 grupas ir radītas bezgalīgā gara vai viņa līdzgaitnieku ar radošu statusu radošajos aktos. 4. Atspoguļojošā tēla palīgi. 5. 7 aploku gari. 6. Vietējā visuma radošie gari. 7. Palīgi prāta gari. Šīs 7 kārtas uversā ir pazīstamas kā 7 augstāko garu grupas. Viņu funkcionālā joma stiepjas no 7 meistara garu personiskās klātbūtnes mūžīgās salas perifērijā, caur 7 gara paradīzes pavadoņiem, Havonas aplokiem, supervisumu valdībām un vietējo visumu administrēšanu un pārraudzību, līdz pat pazemīgai palīgu kalpošanai, kas piešķirta evolucionārā prāta valstībām laika un telpas pasaulēs. 7 meistara gari ir šīs plašās administratīvās jomas koordinējošie direktori. Dažos jautājumos, kas attiecas uz organizēta fiziskā spēka, prāta enerģijas un bezpersoniskas garu kalpošanas administratīvu regulēšanu, viņi darbojas personiski un tieši, bet citos viņi darbojas ar savu daudzveidīgo līdzgaitnieku starpniecību. Visos izpildu raksturu jautājumos, rīkojumos, noteikumos, saskaņošanā un administratīvos lēmumos meistara gari rīkojas 7 augstāko izpildītāju personās. Centrālajā visumā meistara gari var darboties caur 7 Havonas aploku gariem. 7 supervisumu galvenajās mītnēs viņi atklāja sevi caur atspoguļojošo garu kanālu un darbojas caur dienu senču personām, ar kuriem viņiem ir personiska saziņa caur atspoguļojošā tēla palīgiem. 7 meistara gari tieši un personiski nesazinās ar visuma administrāciju zemāk par dienu senču tiesām. Jūsu vietējo visumu, kā mūsu supervisuma daļu, pārvalda Orvontona meistara gars, bet viņa funkciju attiecībā uz Nebadonas iedzimtajām būtnēm nekavējoties pilda un personiski vada radošais mātes gars, kas uzturās Salvingtonā, jūsu vietējā visuma galvenajā mītnē. Sadaļa numur 1. 7 augstākie izpildītāji. Meistara garu izpildu galvenās mītnes atrodas 7 bezgalīgā gara paradīzes panadoņos, kas riņķo ap centrālo salu starp mūžīgā dēla mirdzošajām sfērām un iekšējo Havonas aploku. Šīs izpildu sfēras ir pakļautas augstākajiem izpildītājiem, 7 būtņu grupai, kuras trinitizēja tēvs, dēls un gars, saskaņā ar 7 meistara garu specifikācijām tādām būtnēm, kas varētu darboties kā viņu vispārējie pārstāvji. Meistara gari uztur kontaktu ar dažādām supervisumu valdību nodaļām ar šo augstāko izpildītāju starpniecību. Tieši viņi lielā mērā nosaka 7 supervisumu pamatkonstitutīvās tendences. Viņi ir vienmērīgi un dievišķi pilnīgi, bet viņiem piemīt arī personības daudzveidība. Viņiem nav vadošā galvas, katru reizi, kad viņi sanāk kopā, viņi izvēlas vienu no sava vidus, lai vadītu šo kopīgo padomi. Periodiski viņi ceļo uz paradīzi, lai sēdētu padomē ar 7 meistara gariem. 7 augstākie izpildītāji darbojas kā lielā visuma administratīvie koordinātori. Viņus varētu saukt par pēc Havonas radīšanas rīkotāju direktoru padomi. Viņi nav saistīti ar paradīzes iekšējām lietām un vada savas ierobežotās darbības sfēras Havonā ar 7 aploku garu starpniecību.
Citādi viņu pārraudzības jomai ir maz ierobežojumu. Viņi nodarbojas ar fizisko, intelektuālo un garīgo lietu vadību. Viņi redz visu, dzird visu, jūt visu, pat zina visu, kas notiek 7 supervisumos un Havonā. Šie augstākie izpildītāji neizstrādā politiku, ne arī maina visuma procedūras. Viņi nodarbojas ar dievišķo plānu izpildi, ko pasludinājuši 7 meistara gari. Tāpat viņi neiejaucas dienu senču valdīšanā supervisumos, ne arī radītāju dēlu suverenitātē vietējos visumos. Viņi ir koordinējošie izpildītāji, kuru funkcija ir īstenot visu pienācīgi iecelto valdnieku apvienoto politiku lielajā visumā. Katrs no izpildītājiem un viņa sfēras resursi ir veltīti viena supervisuma efektīvai administrēšanai. Augstākais izpildītājs numur 1, kas darbojas pirmajā izpildes sfērā, ir pildībā nodarbināts ar pirmā supervisuma lietām, un tā tālāk līdz augstākajam izpildītājam numur 7, kurš strādā no 7. gara paradīzes pavadoļa un velta savu enerģiju 7. supervisuma vadīšanai. Šīs 7. sfēras nosaukums ir Orvontons, jo gara paradīzes pavadoņiem ir tādi paši nosaukumi kā saistītajiem supervisumiem. Patiesībā supervisumi tika nosaukti to vārdā. 7. supervisuma izpildes sfērā personāls, kas nodarbojas ar Orvontona lietu kārtošanu, sniedzas skaitļos, kas pārsniedz cilvēka sapratni un ietver praktiski katru debesu saprāta kārtu. Visi supervisuma personību nosūtīšanas dienesti, izņemot iedvesmotos trīsvienības garus un domu saskaņotājus, savos visuma ceļojumos uz un no paradīzes šķērso vienu no šīm 7 izpildu pasaulēm, un šeit tiek uzturēti centrālie reģistri visām personībām, kuras radījis 3. avots un centrs, un kuras darbojas supervisumos. Materiālo, moronciālo un garīgo ierakstu sistēmu vienā no šīm gara izpildu pasaulēm pārsteidz pat tādu būtni kā es. Augstāko izpildītāju tiešie padotie lielākoties sastāv no paradīzes Havonas personību trinitizētajiem dēliem un no pagodināto mirstīgo absolventu trinitizētajiem pēcnācējiem, kuri pabeiguši gadsimtiem ilgu apmācību laika un telpas augšupējas schēmā. Šos trinitizētos dēlus dienestam pie augstākajiem izpildītājiem norīko paradīzes noslēguma korpusa augstākās adomes vadītājs. Katram augstākajam izpildītājam ir 2 padomdevēju kabineti. Bezgalīgā gara bērni katra supervisuma galvenajā mītnē izvēlas pārstāvjus no sava vidus, lai 1000 gadi kalpotu sava augstākā izpildītāja primārajā padomdevēju kabinetā. Visos jautājumos, kas skar laika augšupejošos mirstīgos, ir sekundārais kabinets, kas sastāv no mirstīgajiem, kuri sasnieguši paradīzi, un no pagodināto mirstīgo trinitizētajiem dēliem. Šo orgānu izvēlas pilnveidojošās un augšupejošās būtnes, kas īslaicīgi uzturas 7 supervisuma galvenajās mītnēs. Visus pārējos lietu vadītājus ieceļ augstākie izpildītāji. Laiku pa laikam šajos gara paradīzes pavadoņos notiek lieli konklāvi. Šīm pasaulēm norīkotie trinitizētie dēli, kopā ar augšupceļotājiem, kuri sasnieguši paradīzi, sapulcējas ar 3. avota un centra gara personībām, augšupējas karjeras cīņu un triumfu atkal apvienošanās reizēs. Augstākie izpildītāji vienmēr vada šādas brālīgas pulcēšanās. Reizi katrā paradīzes 1000gadē 7 augstākie izpildītāji atstāja savus varas sēdekļus un dodas uz paradīzi, kur viņi rīko savu 1000-gadas konklāvu ar vispārēju apsveikumu un labu vēlējumiem radīšanas saprātīgajiem pulkiem. Šis nozīmīgais notikums risinās Majestona, visu atspoguļojošos garu grupu vadītāja, tiešā klātbūtnē, un tājādi viņi var vienlaicīgi sazināties ar visiem saviem līdzgaitniekiem lielajā visumā, izmantojot unikālo vispārējās atspoguļošanās darbību. Sadaļa numur 2. Majestons. Atspoguļošanas vadītājs. Atspoguļojošie gari ir dievišķas trīsvienības izcelsmes. Ir 50 šo unikālo un nedaudz noslēpumaino būtņu. 7 no šīm neparastajām personībām tika radītas vienlaicīgi, un katra šāda radošā epizode tika īstenota sadarbojoties paradīzes trīsvienībai un vienam no 7 meistara gariem. Šis nozīmīgais darījums, kas notika laika rītausmā, ir sākotnējais mēģinājums augstākajām radītāju personībām, ko pārstāv meistara gari, darboties kā līdzradītājiem ar paradīzes trīsvienību.
Šī augstāko radītāju radošā spēka apvienošanās ar trīsvienības radošajiem potenciāliem ir pats augstākās būtnes aktualitātes avots. Tādēļ, kad atspoguļojošās radīšanas cikls bija noslēdzies, kad katrs no 7 meistara gariem bija atradis perfektu radošo sinhronitāti ar paradīzes trīsvienību, kad 49. atspoguļojošais gars bija personalizējies, tad dievības absolūtajā notika jauna un tālējoša reakcija, kas piešķīra jaunas personības prerogatīvas augstākajai būtnei un vainagojās ar majestona personalizāciju, atspoguļošanas vadītāju un paradīzes centru visam 49 atspoguļojošo garu un viņu līdzgaitnieku darbam visā visumā. Majestons ir patiesa persona, personisks un nekļūdīgs atspoguļošanas fenomenu centrs visos 7 laika un telpas supervisumos. Viņš uztur pastāvīgu paradīzes galveno mītni netālu no visu lietu centra, 7 meistara garu tikšanās vietā. Viņš nodarbojas vienīgi ar atspoguļošanās dienesta koordinēšanu un uzturēšanu plašajā radīšanā, viņš citādi nav iesaistīts visuma lietu administrēšanā. Majestons nav iekļauts mūsu paradīzes personību katalogā, jo viņš ir vienīgā pastāvošā dievišķības personība, ko radījusi augstākā būtne funkcionālā sadarbībā ar dievības absolūto. Viņš ir persona, bet viņš ir ekskluzīvi un acīm redzami automātiski saistīts ar šo vienu visuma ekonomikas fāzi. Viņš tagad nedarbojas nekādā personiskā kapacitātē attiecībā uz citām, neatspoguļojošām visuma personību kārtām. Majestona radīšana iezīmēja pirmo augstāko radošo aktu no augstākās būtnes puses. Šī rīcības griba bija augstākās būtnes apzināta, bet dievības absolūtā milzīgā reakcija nebija iepriekš zināma. Kopš Havonas mūžības parādīšanās, visums nebija pieredzējis tik milzīgu tāda gigantiska un tālajoša spēka un funkcionālu garu darbības koordinācijas faktualizāciju. Dievības atbilde uz augstākās būtnes un viņa līdzgaitnieku radošajām gribām bija daudz tālāka par viņu mērķtiecīgo nodomu un ievērojami pārsniedza viņu konceptuālās prognozes. Mēs ar bijību stāvam pretī iespēju, ko nākamie laikmeti, kuros augstais un ultimālais var sasniegt jaunus dievišķības līmeņus un pacelties jaunos personības funkciju domēnos, varētu piedzīvot vēl citu negaidītu un neizsapņotu būtņu dievišķošanas jomās, kurām piemitēs neiedomājamas spējas uzlabotai visuma koordinācijai. Šķiet, ka dievības absolūtā potenciāla atbildēt uz šādu attiecību apvienošanu starp pieredzes dievību un eksistenciālo paradīzes trīsvienību nav robežas. Sadaļa numur 3. Atspoguļojošie gari. 49 atspoguļojošie gari ir trīsvienības izcelsmes, bet katra no 7 radošajām epizodēm, kas pavadīja viņu parādīšanos, radīja būtnes veidu, kas pēc dabas līdzinās līdzsensiskā meistara gara īpašībām. Tājādi viņi dažādi atspoguļo vispārējā tēva, mūžīgā dēla un bezgalīgā gara dievišķības īpašību, 7 iespējamo asociāciju dabu un raksturu. Šī iemesla dēļ katra supervisuma galvenā mītne ir nepieciešami 7 šie atspoguļojošie gari. Ir nepieciešams viens no katra no 7 veidiem, lai sasniegtu perfektu visu iespējamo 3 paradīzes dievību izpausmju fāžu atspoguļojumu, kā šādi fenomeni varētu notikt jebkurā no 7 supervisumiem. Attiecīgi katrā supervisumā dienestam tika norīkots viens no katra veida. Šīs 7 atšķirīgu atspoguļojošo garu grupas uztur galvenās mītnes supervisumu galvaspilsētās katras valstības atspoguļošanas fokusā, un tas nav identisks garīgās polaritātes punktam. Atspoguļojošiem gariem ir vārdi, bet šie apzīmējumi netiek atklāti telpas pasaulēs. Tie attiecas uz šo būtņu dabu un raksturu un ir daļa no viena no 7 vispārējiem noslēpumiem paradīzes slepenajās sfērās. Atspoguļošanās īpašība, apvienotā darboņa, augstākās būtnes un meistara garu prāta līmeņu fenomens ir pārnesama uz visām būtnēm, kas ir iesaistītas šīs plašās vispārējā saprāta schēmas darbībā. Un šeit slēpjas liels noslēpums.
Ne meistara gari, ne paradīzes dievības atsevišķi vai kopā neatklāja šīs koordinētās vispārējās atspoguļošanās spējas tieši tādas, kādas tās izpaužas šajās 49 Majestona sadarbības personībās, un tomēr viņi ir visu šo brīnišķīgi apdāvināto būtņu radītāji. Dievišķā iedzimtība dažkārt radījumā atklāja noteiktas īpašības, kuras nav saskatāmas radītājā. Atspoguļošanās dienesta personāls, izņemot Majestonu un atspoguļojošos garus, ir visi bezgalīgā gara un viņa tiešo līdzgaitnieku un padoto radījumi. Katru supervisuma atspoguļojošie gari ir savu atspoguļojošā tēla palīgu radītāji, viņu personiskās balsis dienu senču tiesās. Atspoguļojošie gari nav tikai pārraidītāji, viņi ir arī saglabājošas personības. Viņu pēcnācēji, sekonafīmi, arī ir saglabājošas jeb ierakstu personības. Viss, kam ir patiesa garīga vērtība, tiek reģistrēts 2 eksemplāros, un viens nospiedums tiek saglabāts kāda locekļa personiskajā aprīkojumā, vienā no daudzajām sekonafisko personību kārtām, kas pieder atspoguļojošo garu plašajam personālam. Visuma formālos ierakstus nodod eņģeļu reģistrētāji, bet patiesos garīgos ierakstus apkopo ar atspoguļošanās palīdzību un saglabā piemērotu un atbilstošu personību prātos, kas pieder bezgalīgā gara saimei. Tie ir dzīvie ieraksti pretstatā formāliem un nedzīviem visuma ierakstiem, un tie tiek perfekti saglabāti bezgalīgā gara reģistrētāju personību dzīvajos prātos. Atspoguļošanās organizācija ir arī visas radīšanas, ziņu vākšanas un dekrētu izplatīšanas mehānisms. Viņa darbojas pastāvīgi, atšķirībā no dažādu apraides dienestu periodiskās darbības. Viss svarīgais, kas notiek vietējā visuma galvenajā mītnē, pēc būtības tiek atspoguļots tā supervisuma galvaspilsētā. Un otrādi, viss, kam ir vietējā visuma nozīme, tiek atspoguļots uz āru uz vietējo visuma galvaspilsētām no to supervisuma galvenās mītnes. Atspoguļošanās dienests no laika visumiem līdz supervisumiem šķiet automātisks vai pašdarbojošs, bet tā nav. Tas viss ir ļoti personisks un saprātīgs. Tā precizitāte rodas no personību sadarbības pilnības, un tāpēc to diez vai var attiecināt uz absolūto bezpersonisko klātbūtnes izpildījumu. Lai gan domu saskaņotāji nepiedalās vispārējās atspoguļošanās sistēmas darbībā, mums ir pilnīgs pamats uzskatīt, ka visi tēva fragmenti ir pilnībā informēti par šiem darījumiem un spēj izmantot to saturu. Pašreizējā visuma laikmetā ārpus paradīzes atspoguļošanās dienesta telpiskais diapazons šķiet ierobežots ar 7 supervisumu terifēriju. Citādi šī dienesta funkcija šķiet neatkarīga no laika un telpas. Tā šķiet neatkarīga no visiem zināmajiem subabsolūtajiem visuma aplokiem. Katra supervisuma galvenajā mītnē atspoguļojošā organizācija darbojas kā atsevišķa vienība, bet noteiktos īpašos gadījumos Majestona vadībā visas 7 var un darbojas vispārējā saskaņā, kā piemēram jubilejas gadījumā, ko izraisa vesela vietējā visuma nostabilizēšanās gaismā un dzīvībā, un 7 augstāko izpildītāju 1000-gadas apsveikuma laikā. Sadaļa numur 4 – atspoguļojošā tēla palīgi. 49 atspoguļojošā tēla palīgus radīja atspoguļojošie gari, un katra supervisuma galvenā mītnē ir tieši 7 palīgi. Pirmais radošais akts, ko veica 7 uverses atspoguļojošie gari, bija viņu 7 tēla palīgu radīšana, katram atspoguļojošajam garam radot savu palīgu. Tēla palīgi noteiktās īpašībās un raksturojumos ir perfektas savu atspoguļojošo mātes garu reprodukcijas. Tie ir virtuāli duplikāti mīnus atspoguļošanās īpašība. Tie ir patiesi tēli un pastāvīgi darbojas kā saziņas kanāls starp atspoguļojošajiem gariem un supervisuma varas iestādēm. Tēla palīgi nav tikai asistenti, tie ir savu attiecīgo garu senču faktiskie pārstāvji, tie ir tēli un tie ir uzticīgi savam nosaukumam. Paši atspoguļojošie gari ir patiesas personības, bet tādā kārtā, kas ir nesaprotama materiālām būtnēm. Pat supervisuma galvenās mītnes sfērā viņiem ir nepieciešama savu tēla palīgu palīdzība visā personiskajā saziņā ar dienu senčiem un viņu līdzgaitniekiem.
Saziņā starp tēla palīgiem un dienu senčiem dažreiz pieņemami darbojas viens palīgs, bet citos gadījumos ir nepieciešami 2, 3, 4 vai pat visi 7, lai pilnībā un pareizi nodotu viņiem uzticēto ziņojumu. Tāpat tēla palīgu ziņojumus dažādi saņem 1, 2 vai visi 3 dienu senči, atkarībā no ziņojuma satura. Tēla palīgi mūžīgi kalpo savu sensisko garu sānos, un viņu rīcībā ir neticami liels palīgu sekonofīma pulks. Tēla palīgi dieši nedarbojas saistībā ar augšupejošo mirstīgo apmācības pasaulēm. Viņi ir cieši saistīti ar mirstīgo progresēšanas vispārējās schēmas izlūkdienestu, bet jūs personiski ar viņiem nesaskarsieties, kad uzturēsieties Uversas skolās, jo šīs šķietami personiskās būtnes ir bez gribas, viņi neizmanto izvēles spēku. Tie ir patiesi tēli, kas pilnībā atspoguļo individuālā gara senča personību un prātu. Kā klase, augšupejošie mirstīgie cieši nesaskaras ar atspoguļošanos. Vienmēr kāda atspoguļojošas dabas būtne būs starp jums un dienesta faktisko darbību. Sadaļa numur 5. 7 aploku gari. 7 Havonas aploku gari ir bezgalīgā gara un 7 meistara garu kopīga bezpersoniska pārstāvniecība centrālā visuma 7 aplokos. Viņi ir meistara garu kalpi, kuru kolektīvie pēcnācēji viņi ir. Meistara gari nodrošina atšķirīgu un daudzveidīgu administratīvo individualitāti 7 supervisumos. Ar šo vienoto Havonas aploku garu starpniecību viņi spēj nodrošināt vienotu, viendabīgu un koordinētu garīgo pāraudzību centrālajam visumam. Katrs no 7 aploku gariem ir ierobežots ar viena Havonas aploka caurstrāvošanu. Viņi nav tieši saistīti ar dienu mūžīgo, atsevišķu Havonas pasauļu valdnieku režīmiem, bet viņi ir saziņā ar 7 augstākajiem izpildītājiem un sinhronizējas ar augstākās būtnes centrālā visuma klātbūtni. Viņu darbs ir pilnībā aprobežots ar Havonu. Šie aploku gari sazimās ar tiem, kas uzturās Havonā, ar savu personisko pēcnācēju, 3. supernafīmu starpniecību. Lai gan aploku gari pastāv vienlaicīgi ar 7 meistara gariem, viņu funkcija 3. supernafīmu adīšanā nesasniedz lielu nozīmi, līdz Granfandas dienās Havonas ārējā aplokā ieradās pirmie laika svētceļnieki. Kad jūs virzīšieties no aploka uz aploku Havonā, jūs uzzināsiet par aploku gariem, bet jūs nevarēsiet ar viņiem personiski sazināties. Lai gan jūs varēsiet personiski baudīt un atpazīt viņu garīgās ietekmes bezpersonisko klātbūtnu. Aploku gari ir saistīti ar Havonas iedzimtajiem iedzīvotājiem, līdzīgi kā domu saskaņotāji ir saistīti ar mirstīgajiem radījumiem, kas apdzīvo evolucionāro visuma pasaules. Tāpat kā domu saskaņotāji, aploku gari ir bezpersoniski, un viņi biedrojas ar Havonas būtnes perfektajiem prātiem, līdzīgi kā vispārējā tēva bezpersoniskie gari mājo mirstīgo cilvēku galīgajos prātos. Bet aploku gari nekad nekļūst par pastāvīgu Havonas personības daļu. Sadaļa numur 6. Vietējā visuma radošie gari. Daudz kas attiecas uz vietējā visuma radošo garu dabu un funkciju, pareizi pieder pie stāstījuma par viņu sadarbību ar radītāja dēliem vietējo radījumu organizēšanā un pārvaldībā. Bet ir daudzas šo brīnišķīgo būtņu pirms vietējā visuma pieredžu iezīmes, kuras var stāstīt kā daļu no šīs diskusijas par 7 augstāko garu grupām. Mēs esam pazīstami ar 6 vietējā visuma mātes gara karjeras fāzēm, un mēs daudz spekulējam par 7. darbības posma varbūtību. Šie dažādie eksistences posmi ir: 1. Sākotnējā paradīzes diferencēšanās. Kad radītājs dēls tiek personalizēts ar vispārējā tēva un mūžīgā dēla kopīgu rīcību, vienlaicīgi bezgalīgā gara personā notiek tas, kas ir pazīstams kā papildinājuma augstākā reakcija. Mēs neizprotam šīs reakcijas dabu, bet mēs saprotam, ka tā norāda uz iedzimtu modifikāciju tajās personalizējamajās iespējās, kas ir ietvertas apvienotā radītāja radošajā potenciālā. Līdzvērtīga radītāja dēla dzimšana iezīmē potenciāla dzimšanu bezgalīgā gara personā šī paradīzes dēla nākamajai vietējā visuma dzīvesbiedrei. Mēs neapzināmies šo jauno pirmspersonisko būtības identifikāciju, bet mēs zinām, ka šis fakts tiek ierakstīts paradīzes ierakstos par šāda radītāja dēla karjeru. 1.
Sākotnējā radītāja apmācība. Ilgajā Mihaela dēla sākotnējās apmācības periodā, visumu organizēšanā un administrēšanā, viņa nākamā dzīvesbiedre piedzīvo tālāku būtības attīstību un iegūst grupas likteņa apziņu. Mēs nezinām, bet mēs domājam, ka šāda grupas apziņas būtība kļūst stelpiski apzinīga un sāk to sākotnējo apmācību, kas nepieciešama garīgo prasmju apgūšanai savā nākamajā sadarbības darbā ar papildinošo Mihaelu visuma radīšanā un administrēšanā. 3. Fiziskas radīšanas posms. Tajā laikā, kad mūžīgais dēls piešķir radītāja pilnvaras Mihaela dēlam, meistara gars, kurš vada supervisumu, uz kuru šis jaunais radītais dēls ir nozīmēts, bezgalīgā gara klātbūtnē izsaka identifikācijas lūgšanu. Un pirmo reizi sekojošā radošā gara būtība parādās kā atšķirta no bezgalīgā gara personas. Un dodoties tieši pie lūdzošā meistara gara personas, šī būtība nekavējoties pazūd no mūsu redzesloka, acīm redzot kļūstot par šī meistara gara personas daļu. Jaunidentificētais radošais gars paliek pie meistara gara līdz brīdim, kad radītais dēls dodas telpas piedzīvojumā. Pēc tam meistara gars uztic jauno gara dzīvesbiedri radītāja dēla aprūpē, vienlaikus uzliekot gara dzīvesbiedrei mūžīgas uzticības un nebeidzamas lojalitātes zvērstu. Un tad notiek viena no dziļāk aizkustinošākajām epizodēm, kādas jebkad notiek paradīzē. Vispārējais tēvs runā, atzīstot radītāja dēla un radošā gara mūžīgo savienojumu un apstiprinot noteiktu kopīgu administrēšanas pilnvaras no supervisuma jurisdikcijas meistara gara. Tad tēva vienotais radītais dēls un radošais gars dodas savā visuma radīšanas piedzīvojumā. Un viņi strādā kopā šādā asociācijas formā visā ilgajā un grūtajā sava visuma materiālās organizēšanas periodā. 4. Dzīvības radīšanas laikmets. Pēc radītāja dēla paziņojuma par nodomu radīt dzīvību, paradīzē notiek personalizācijas ceremonijas, kurās piedalās 7 meistara gari un kuras personiski piedzīvo uzraugošais meistara gars. Šis ir paradīzes dievības ieguldījums radītāja dēla gara dzīvesbiedras individualitātē, un visumam izpaužas kā primārais izvirdums bezgalīgā gara personā. Vienlaikus ar šo fenomenu paradīzē līdz šim bezpersoniskā radītāja dēla gara dzīvesbiedra kļūst visiem praktiskiem nolūkiem par pilntiesīgu personu. No šī brīža un uz visiem laikiem šis pats vietējā visuma mātes gars karjera tiks uzskatīts par personu un uzturēs personiskas attiecības ar visiem sekojošās dzīvības radīšanas personību pulkiem. 5. Pēcdāvāšanas laikmeti. Vēl viena liela pārmaiņa notiek radošā gara nebeidzamajā karjerā, kad radītājs dēls atgriežas visuma galvenajā mītnē pēc sava 7. dāvājuma pabeigšanas un pēc pilnas visuma suverenitātes iegūšanas. Tajā reizē visuma administratoru sapulces priekšā triumfējošais radītājs dēls paaugstina visuma mātes garu līdz suverenitātei un atzīst gara dzīvesbiedri par sev līdzvērtīgu. Gaismas un dzīvības laikmeti. Iestājoties gaismas un dzīvības laikmetam, vietējā visuma līdzsuverēns ieiet radošā gara karjeras 6. fāzē, bet mēs nedrīkstam attēlot šīs lielās pieredzes dabu. Tādas lietas attiecas uz nākotnes evolūcijas posmu Nebadonā. 7. Neatklātā karjera. Mēs zinām par šīm 6 vietējā visuma mātes gara karjeras fāzēm. Ir neizbēgami, ka mēs jautājam, vai ir 7. karjera? Mēs atceramies, ka, kad noslēdzēji sasniedz to, kas šķiet viņu galīgais mirstīgo augšupejas liktenis, viņi tiek reģistrēti kā ieejot 6. posma garu karjerā. Mēs pieļaujam, ka noslēdzējus gaida vēl viena un neatklāta karjera visuma uzdevumos. Ir tikai sagaidāms, ka mēs līdzīgi uzskatītu visuma mātes garus par tādiem, kam priekšā ir kāda neatklāta karjera, kas veidos viņu 7. personīgās pieredzes fāzi visuma kalpošanā un lojālā sadarbībā ar radītāju Mihaelu kārtu. Sadaļa numur 7. Palīg prāta gari. Šie palīg gari ir vietējā visuma mātes gara 7-kārtīgais prāta dāvājums dzīvajiem radījumiem, kas radīti radītāja dēla un šāda radošā gara kopīgā radīšanā. Šis dāvājums kļūst iespējams brīdī, kad gars tiek pacelts līdz personības prerogatīvu statusam.
Stāstījums par 7 palīgprāta garu dabu un darbību vairāk pieder pie stāsta par jūsu vietējo visumu Nebadonu. Sadaļa numur 8 – augstāko garu funkcijas. 7 augstāko garu grupas veido 3. avota un centra funkcionālās saimes kodolu, gan kā bezgalīgais gars, gan kā apvienotais darbonis. Augstāko garu domēns stiepjas no trīsvienības klātbūtnes paradīzē līdz evolūcionārās mirstīgās kārtas prāta funkcionēšanai telpas planētās. Tājādi viņi apvieno lejupējošos administratīvos līmeņus un koordinē to personāla daudzveidīgās funkcijas. Vai tā būtu atspoguļojošo garu grupa sadarbībā ar dienu senčiem, radošais gars, kas darbojas saskaņā ar Mihaela dēlu, vai 7 meistara gari, kas apņem paradīzes trīsvienību. Augstāko garu darbība ir sastopama visur centrālajā, supervisumos un vietējos visumos. Viņi darbojas vienādi gan ar dienu kārtas trīsvienības personībām, gan ar dēlu kārtas paradīzes personībām. Kopā ar savu bezgalīgo mātes garu, augstāko garu grupas, ir 3. avota un centra plašās radījumu saimes tiešie radītāji. Visas kalpojošo garu kārtas rodas no šīs asociācijas. Pirmie supernafīmi rodas bezgalīgajā garā. Otrajās šīs kārtas būtnes rada meistara gari. 3. supernafīmus 7 aploku gari. Atspogļojošie gari kopumā ir brīnišķīgas eņģeļu pulku kārtas, var no sekonafīmu supervisumu dienestos, mātes radītāji. Radošais gars ir eņģeļu kārtu māte vietējā radīšanā. Šādi serafiskie kalpotāji ir oriģināli katrā vietējā visumā, lai gan tie ir veidoti pēc centrālā visuma paraugiem. Visus šos kalpojošo garu radītājus tikai netīši atbalsta bezgalīgā gara centrālais mājoklis, visu eņģeļu kalpotāju sākotnējā un mūžīgā māte. 7 augstāko garu grupas ir apdzīvotās radīšanas koordinātori. Šķiet, ka viņu vadošā galva 7 meistara garu asociācija koordinē dieva 7kārtīgā plašās darbības. Pirmajā, meistara gari gandrīz ir pielīdzināmi paradīzes dievišķības trīsvienības dievišķības līmenim. Otrajā, viņi izsmeļ trijūnās dievības primārās asociējumās iespējas. Trešajā, kā daudzveidīga apvienotā darboņa pārstāvji, viņi ir tās gara prāta spēka suverenitātes krātuves, ko augstākā būtne vēl personiski neīsteno. Ceturtajā, caur atspoguļojošajiem gariem, viņi sinhronizē dienu senču supervisumu valdības ar majestonu, vispārējās atspoguļošanās paradīzes centru. Piedaloties vietējo visumu dievišķo kalpoņu individualizācijā, meistara gari sniedz ieguldījumu pēdējā dieva 7kārtīgā līmenī, vietējo visumu radītāja, dēla radošā gara savienībā. Funkcionālā vienotība, kas raksturīga apvienotajam darbonim, attīstības visumos atklājas 7 meistara garos, viņa primārajās personībās. Bet nākotnes pilnveidotajos supervisumos šī vienotība neapšaubāmi būs neatdalāma no augstākā pieredzes suverenitātes. Iesniedzis Uversas dievišķais padomidevējs.